2025. gadā saules paneļus, akumulatorus un siltumsūkņus uzstādīja 15,000 klientu, izmantojot valsts atbalsta programmas. Kāda situācija būs šogad, 2026. gadā? Vai programma tiks apgūta tikpat intensīvi, vai būs arī piedāvātas jaunas programmas iedzīvotājiem? Uz šiem jautājumiem atbildēs klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Gribētu sākt to, ka pasciet lielu paļģis cilvēkiem, kas uzticās, uzstādēja saules paneļus, akumulatorus, siltumsūkņus. No savas puses mēs šogad noteikti programmu turpinam. Ceram uz tikpat lielu atbalstu interesi no iedzīvotāju puses. Mēs esam pagājušajā gadā programmu pārtaisījuši, kad iedzīvotāji var uzstādīt tikai saules paneļus vai tikai arī akumulatorus. Ejot uz priekšu iedzīvotāju vēlmēm, izskatāmies, protams, uz priekšu. Lielu atsaucēju paļģis katram, kas uzstādēja, un kas ir ļoti svarīgi, lai saprastu. Dažkārt jau līkās, ko tu esi ar savu 6 kW saules paneļu, es jau neko, bet visi kopumā Latvijā privātu mājas ir uzstādējušas pēc būtības mazo Keguma hesu, kas ir vairāk nekā 250 megavati, kas ir liels cipars, tas ir izklīdētā jauda pa visu Latviju, un mēs saulainā dīnā visi kopā saražojam.